gaisma un uguns ir būtisks cilvēces izdzīvošanas elements. Tā dod dzīvību un siltumu. Un lai nu kur, bet ziemeļos to novērtē visvairāk. Un tieši šeit, uz ezera ledus Kirkenesā aiz polārā loka, nu pat ir nosēdušies dzelzs putni. Kāpēc? Skatieties tālāk. Krievu arhitekts un mākslinieks Ilja Mukusejs ar mākslas studentiem no Norvēģijas, Somijas, Krievijas un pat Austrālijas būvē uz ezera ledus lidlauku, kur saskaņā ar kravas kulta tradīcijām nolaisties dzelzs putniem, kas atnesīs visādus labumus un pats galvenais – labāku dzīvi tālā ziemeļu gala iedzīvotājiem. Изначальная идея была просто построить. Sākumā bija ideja vienkārši izveidot skrejceļu un katru vakaru to apgaismot ar svecītēm. Bet vēlāk radās doma, ka vajag veidot kaut kādu kustību, kaut kādu šovu. Kravas kulta stilā radās lidmašīnas. Bija ideja izveidot arī lidmašīnu no lidojošajām ķīniešu laterniņām, bet to mums neatļāva, jo esam pārāk tuvu īstajam lidlaukam. Tikmēr pie Krievijas robežas esošā Norvēģu miestiņa galvenajā laukumā jau nolaidušies pirmie pārrobežu festivāla Barents Spektakela viesi. Iekšēja gaisma izstarojoši citplanētieši no franču ielu teātra kompānijas izrādes Herberta sapnis. Labestības gaisma un prieks sasilda. Un tas ir ļoti vajadzīgs februāra vidū joprojām valdošajā polārajā naktī. Mākslas un politisko diskusiju festivāls Barents Spektakela, kas Kirkenesā notiek jau 9. gadu, neļauj nevienam justies kā svešam citplanētietim. Rujienas lieluma pilsētiņu uz pusnedēļu kļūst par pasaules mēroga mākslas notikumu epicentru. Vēsturiski kravas kulti veidojās Otrā pasaules kara laikā Klusā okeāna salās, kuras ASV izmantoja par savām bāzēm. Karš beidzās, lidmašīnas ar precēm, no kurām bija atkarīgi vietēji iedzīvotāji, vairs neieradās, bet vietējās tautas turpināja būvēt no dabas materiāliem lidlaukus dāsno putnu pievilināšanai. Мы здесь пытаемся совместить элементы примитивной культуры, религии с элементами. Mēs šeit cenšamies savienot primitīvas kultūras un reliģijas elementus ar mūsdienu sabiedrības elementiem. Tāpēc mūsu izrādes vai priekšnesuma gaitā mēs nelūksimies vietējiem dieviem, bet gan sarīkosim viņiem demonstrāciju ar lozungiem. Es mīlu ogliskābo gāzi, nav ledus, nav problēmu, vai ledu tikai dzērienos. Или там лед только для напитков. Klimata izmaiņas un globālā sasilšana ir viens no karstajiem tematiem Barentsa reģionā, kur atrodas šīs mākslas akcijas norises vieta. Vieniem Arktikas ledāja kušana un Ziemeļu jūras ceļa pavēršanās uz Āziju ir cerība uz jaunām biznesa aktivitātēm, citiem drauds unikālajai ekosistēmai. Neparasti siltā ziema ietekmēja arī ledus lidlauku cēlājus. Ja parasti ezera ledus ir 1,5 metru biezs, tad šoziem tikai 0,5 metru. Arī sniega lidmašīna būvē bijis pamaz. Vakar mēs uzstādījām vēja, zeķi un vakarā es nācu pārbaudīt, vai nav pārlūžus tās kārtas, jo bija ļoti stiprs vējš. Tas, kas ir tagad, ir tīrais sīkums. Mēs tiešām uzreiz stājāmies kontaktā ar dabas spēkiem, un es pagaidām neesmu sapratis, vai viņi atbalsta mūsu spēli. Ledus lidlauks ir Maskavas arhitekta Iļjas Mukuseja pirmais starptautiskais mākslas projekts. Taču celtniecības buma laikā pseido-senatnes modes, jeb tās augtās Lužkova arhitektūras pārņemtajā Maskavā, viņa arhitektu birojām Plan AR izdevies īstenot arī dažu labu novatorisku projektu, kuru vidū autors izceļ pelēka paneļmāju kvartālu uzlabošanu, kas aizsākās ar bērnu rotaļlaukumu ierīkošanu. Šķiet, ka mums tas izdevās. Turklāt mēs izmantojām viskošākās iespējamās krāsas, kā arī eksotisku dzīvnieku skulptūras, kuru dēļ ir ļoti viegli orientēties, jo katrai mājai ir savs simbols, un katrs cilvēks, kas iet ciemos, taksists vai iedzīvotājs, viņi visi atceras šos orientierus, jo Maskavā uz ielas bieži negadās sastapt ķēnguru vai žirafi. Apbrīnojamākais bija tas, ka šo mūsu vēlmi dalīties šajā trakajā un jautrajā
idejā, kas kliedē dzīves vienmuļību, pozitīvi uzņēma gan pasūtītājs, gan iedzīvotāji, kuri uzreiz lepni pieņēma degunraģu, ziloņu un žirafu vārdus un sāka formās atcerēt himnus un maršus katrai sētai. Gan ko šie dzīvnieki starp Maskavas paneļmājām, gan simtiem svecīšu tēlo ziemeļu sniegā dara dzīvi priecīgāku. Un ne jau mītiskie dzelzs putni no ārpasaules atnesīs laimi un labklājību. Tā jābūvē pašiem, sildoties pie ideju apmaiņas uguns.